jau bija, vajadzēja tikai realizēt. Principā vienīgais sitiens, kurš trāpījām Rāmītī, tas arī bija vārtos iekšā. Pirmajā puslaikā vēl kapteinis mums Marcels Lapni trāpīja pa pārlikni. Varbūt veiksmīgāks sākums, nezinu, kāds varbūt beigas bijuši. 2-1, mēs kārtējo spēli, teiksim tā, izlaižam. Nezaudējam mēs ar lieliem rezultātiem, vienmēr ar vieniem vārtiem, bet tas jau īpaši pozitīvi visam nepiedod. Gribēs jau, protams, kaut kur augstāk būt. Patreiz mēs esam tādā līmenī, acīm redzot, mums tāds treniņu process spēlētājiem vispārējais, ka mēs atbilstam 7. vietā šobrīd. Nekad mums ar viņiem nav bijis viegli, un arī šodien nebija viegli, neskatoties uz to, ka it kā spēles gaitā mēs bijām 2-0 vadībā, bet praktiski visi šie momenti bija tādi ar nagiem izrauti. Pirmajā puslaikā varbūt tomēr neskaitot sākuma minūtes mums izdevās spēli kontrolēt un praktiski tādi ļoti daudz bīstam momenti pie mūsu vārtiem nebija. Tad otrajā puslaikā jau spēle gāja uz pretējiem kursiem un gan mums, gan metē bija izdevības iesis, mēs iesitām viņu ne, un tas arī varbūt deva spēles beigās mazliet tādu komfortablāku pārsvaru 1-2-0. Pēc maiņām mazliet spēles organizācija, nevar teikt, ka viņi pajuka, bet dažos momentos mazliet trūka sapratnes, un redzējās, ka meti spēlē līdz galam. Protams, var teikt, ka es gribu pateikt, ka es neesmu apmierināts ar Vārtsargu darbību. Jo, ir mums vairāk spēle šo sezonu, kad viņš atklāti kļūdās arī šīs te vārtu zaudējumus. Nevar teikt, ka viņš ir bez Vārtsargu līdzdalības. Bet, tā pašā laikā pozitīvs ir tas, ka ir uzvar. Man bija prieks, ka arī diezgan kuplā skaitā bija skatītāji savākušies tribīnēs un atbalstīja mūs. Vienmēr var vēlēties kaut ko labāk. Protams, uzreiz var attaisnot rezultāts. Bet, protams, vienmēr uzsauc tas brāļs, kas pieņems pietrūkst. Meta, nebija tā. Meta atļāva tur darīt, ko grib uz tā lauka, un tā nebija. Un nekad tā arī nebūs. Vienmēr bijušas grūtas spēles, un nekad nebūs vieglas pat arī. Turpmākos arī nezinu, cik gadus uz priekšu spriest. Bet, brāķis ir, vienmēr būs, bet, pie tā arī piestrādā. Spēlētājiem no Āfrikas ir interesanti, jo viņi treniņos viņi var būt ļoti švaki, bet spēlēs, teiksim tā, viņi dara visu, jo viņiem tas futbols patīk. Ja, un, ja mums būtu komandā vēl tādi 2-3, to azartu pielikt klāt, mēs noteikti arī atsist tos vārdus apakaļ. Pagaidām viņš bija viens, un es ceru, ka mēs viņu principā ņēmām arī komandā ar tādu maziņu domu, ka viņš varētu būt labs piemērs tieši tajā azartā.